auto pretrūsas apstrāde, pilna pretrūsas apstrāde tikai par 550 eiro. Apakšai, slēgtajiem dobumiem, šķērslanžeroniem. Viss tiek nopūsts gan no apakšas ar 2 slāņiem, gan iekšā visur iepūsts, gan durvīs, kapotos visur tiek iepūsts iekšā. Šī te mūsu lētā pretrūsa. Es nojaušu, ka drīz mums būs jāpāriet tikai uz to, un šī mūsu pilnā pretrūsa, kur mēs ņemam no stiltu un bāku un gruntējam, tā vairs laikam nav tik populāri, jo visi grib taisīt šo pretrūsu pa 550 eiro, kur netiek noņemts aizmugurējais stilts un bāka. Nu, jo tas ir gandrīz vai tikpat efektīvi, skaiti tiek, nu labi, netiek tā virsma, netiek gruntēta, bet tāpat tiek uzpūst 2 slāņi, kur izturības ziņā, nu īsti pat neatpaliek no mūsu pilnās pretrūsas apstrādes un maksā tikai 550 eiro. Tāpēc, nu es nezinu, kā lai cilvēkiem, tā teikt, varbūt ir jāpazemina cena mūsu pilnajai pretrūsas apstrādei, lai cilvēkiem nav tik liela atšķirība, nu teiksim, 550 eiro vai 1500 eiro. Tātad, laikam, varbūt, Ralf, 1300 eiro par pilno pretrūsas apstrādi. Būtu pareizāks risinājums, vai tu teiksi, netaisīt pa 1300? Vai attiecīgai mašīnai? Nē, nu, piemēram, šai te mašīnai pa 1300 taisīt? Viņai jaunai 1700. Nu jā, bet vai tu taisīt pa 1300? Nē. Tāpēc visi grib to lēto, vai ne, pa 550. Un praktiski mums jau Ubrukā jau pa 550, faktiski viss pieraksts jau pilns ir. Tā kā, nu ko lai saka? Nē, nu, kā ir pareizāk? Pa 550 vai pa 1700? Vai nocenot to pa 1700, nocenot uz 1300, bet to Ralfs negribēs. Prasam Armandam padomu. Re, kur Armands? Armands gatavs uzpīpēt. Ko taisīsim? Pa 1300 taisīsim šitādam? Nē, siksnas un kalotkas. Nē, tad labāk kalotkas un siksnas? Ko lai mēs daram? Ralf? Nu. Intervija ar Ralf. Kāds ir tavs padoms? 1300 nocenot pretrūsas apstādes cenu? Vai taisam to lēto, kā visi grib? Nav jau tās 1300 mašīnas tik daudz. Tu gribi teikt, ka šādai mašīnai pa 1300 tas nav ekonomiski izdevīgi? Nē, nu, tad ir. No tām no 3,5 tās to ir nocenot, tās būs daudz. Tās pa 3,5, uz cik tad tās mēs nocenosim, kurš jāmetina? 3,400? Būs laba cena. Nē, nu labi, lai iet, vien var sakot, ar Ralfu neko sarunāt nevar. Kas tad tas rūsa? Tā jauna mašīna. 2 gadu. Pafilmē tuvāk. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Nē, tie vienkārši kronšteiniņi. Te visu jūs ir. Jēzus Marija, te zem grunts šitā. Kas tas ir? Te jau vajadzēs tīrīt. Ja? Jēzus Marija. Un tu pa 1700 tīrīšanu? Nē. Pa cik tas šitas būs? Virs 2. Virs 2. Valsts parādas. Varbūt vispār jāmet tā pretrūsa pie malas un taisam tikai siksnas. Jo mums katru dienu cilvēks siksnas pa 120 eiro maina. Ja mēs mainam motorsiksnu pa 120 eiro, mums nevajag nekādas pretrūsas taisīt. Cik dienās siksnas var uztaisīt? Kādas, nu, ja pīpē un iedzer kafiju, kādas 4, ne? 5? Kā strādā? Ja strādā kā Ralfs, tad pa 2 dienām vienu siksnu. Vai pie Didija kā strādā? Šie tak 6 stundas to siksnu maina. Bet viņi jau pa 120 nemaina, viņi pa 260 maina. Nu, arī variants. Vai pa 500. Labi, runas ir garas, darbi ir īsti. Tātad, es izziņoju pretrūsas, apstrādes, cenas samazinājumu. Ralfs pasties, kā acī viņš skatās. Jaunai mašīnai tikai. Jaunai? Jā. Pa cik taisīsim jaunai mašīnai? Višķi vētāk. 1300? Un viss, jā? Jā, bet tas ir tādām vieglām mašīnām, kā Dacia un tā, ja tas būs Lexus Jeeps, nu, vismaz tāpat tās. Tas būs tuvāk jau 2. Nesanāk vienkāršiem daļiem. Nesanāk neko. Kam mēs varētu samazināt? Ralfam nesanāca samazināt. Tikai vienkāršiem daļiem. Tur ir jāstrādā jau grūtāk, tur nevajag samazināt. Tad, kad es sēžu visu dienu TikTokā, tad es pelnīt mazāk. Es gribēju šo video nosaukt. Samazinam pretrūsas apstrādes cenu. Bet nekas nesanāca. Viss grib to lēto pretrūsas apstrādi. Nu tiešām, kas tas ir? Tad taisam visiem to lēto tagad.
Nē, visiem ne. Kādam arī šitiem. Labi, pretrūsas apstrāde 549 eiro. Un būs labi. Nē, nu tā īstenībā tā lētā jau kāda vaina. Mēs jau pirmās tādas taisījām agrāk jau mēs taisījām kaut kāds 12 gadus atpakaļ. Mums bija tā versija, tad viņi maksāja, man liekas, 280 eiro vai kaut kas, vai kas tad bija lati? Es jau neatceros. Nu, Honda, kur? Uz šito te taisīja Jāgis, jā? Cik sen? Kad Agris strādāja, viņš kaut kos 5 gadus uz Kromu. 7 gadi, jā? Jā, tāpēc. Un kas tur ir Hondai? Tur ir ko apskatīties? Nē, neko tu te neredzēsi. Tu jau neko neredzēsi, visu plasmas priekšā. Tu saki, viss čupā? Tur viss slikti? Viņi jau bija čupā pēc gada. Viņi jau bija čupā tāpatā. Bet tur bija divslāņa apstrāde vai kā tur bija? Viņi neņēma nost tiltu, un Agris neko netīrīja. Tad tomēr vajag to tiltu ņemt nost. Vajag ņemt nost un tīrīt vajag. Bez tīrīšanas neko nē. Agris netīrīja 3 kārtas ar Brunoks uz rūs un pēc gāja čals uz Kromu taisīt. Pasaka, sūn, tetrās mums ir. Nu tad tā! Lai brauc uz pilnu. Kas tad? Lai brauc uz pilnu apstrādi. Pretrūsas apstrādēji, samazinam cenu. Un viss, ja? Pareizi, Rau? Jā. Saki, pretrūsas apstrādēji, samazinam cenu. Jā. Nu, jā? Nu, tā kā jā.